Labdien, mani sauc Ernsts, es esmu no Ceglis.eu un šodien mēs apskatīsim malgas plīti Juicy Ceramic. Apskatīsim malgas plīts virsmu, tā ir 6 mm bieza, izgatavota no tērauda. Tā ir iestrādāts viens izņemams riņķis, gatavošanai pa taisno uz uguns. Bet, protams, tā kā tā ir tērauda virsma, visa var tikt izmantota gatavošanai, jo tā būs pietiekami karsta, lai arī liktu pa taisno virsū katls un pannas. Un vēl viens pluss, ja pa taisno liek katls un pannas uz virsmas, tie neapdegs. Jo starp uguni un jūsu pannām vai katliem ir tērauda virsma starpā. Par dūmadu pieejams gan labajā pusē, gan arī kreisajā pusē no augšas. Vēl viens pluss konkrētajā malgas plītī ir chromēts tērauda rokturis, kuru, protams, var izmantot, lai uzkārtu gan žāvēties vieli, gan arī jebko citu. Tālāk katras malgas plīts būtiska sastāvdaļa, tās dekamera, durvis izveidotas no tērauda, tajās ir iestrādāts karstumizturīgs stikls, chromēts tērauda rokturis. Pati dekamera pilnībā izklāta ar šamota ķieģeļiem, kas ir biezi, un zemāk ir čuguna reste. Protams, augšā ir pati 6 mm biezā tērauda virsma. Par plīts ietilpība un ir pāris pagalas, kas ir aptuveni 35–36 cm garas. Un tās plītas iet ļoti vienkārši. Protams, paliek vēl pāris centimetri, 2. Un tajā vēl var salikt pietiekami daudz. Bet malgas plītī, lai tā strādātu pilnībā normālā režīmā, nav nepieciešama ļoti daudz malkas. Zemāk var redzēt primāro gaisa padevi, ar kuru, protams, arī var kontrolēt dekameras degšanas intensivitāti, kā arī, protams, gan virsmas, gan arī cepeškrāsnes temperatūra, par ko parunāsim vēlāk. Un tā ir iestrādāta pelnu atvilknē, kas padarīs pelnu iztukšošanu ļoti vienkārši. Tālāk jau esam nonākuši līdz neatņemamai malgas plīts detaļai, kas ir pati cepeškrāsnes, bet vispirms paskatīsimies, kas ir virs tās. Šeit ir tāds kā regulators, kuru atverot, siltais gaiss ies pa augšu cepeškrāsnī. Tas ir kā režīmu kontroles slēdzis. Un, kad tas ir iekšā, cepeškrāsnī ies pa apakšu siltums. Tad vairāk cepeškrāsnes tiks sildīt tieši no apakšas. Ja vēlās cepeškrāsnes sildīt visapkārt, vēlams to novietot būtu pa vidu. Tas dos vislabākā efektu. Par pašu cepeškrāsni, protams, kā visai plītī, chromēts tērauda rokturis, karstuma izturīgs cepeškrāsnes stikls ar uzņēmuma zīmolu, kas ir Zvezda, Bulgāra ražotājs. Atverot cepeškrāsni, var redzēt, tā izgatavot no tērauda, kā visas cepeškrāsnes, principā mūsdienu plītīm, nodrošinās ļoti labu karstumu cepeškrāsnī. Un tā ir izņemama grīda ļoti vienkāršai tīrīšanai. Parunāsim par plīts apdari, kā arī par tās sānu. Keramiskā apdare, kurai ir dubultā siena ar dabīgo gaisa ventilāciju, kas nozīmē, ka starp flīzēm un cepeškrāsnes iekšējo sienu ir plāna gaisa kārtiņa, kas vienmērīgi uzsildīs visu sānu, kas ir gan drošāk, gan arī efektīvāk. Pats korpus ir matēts, krāsots ar karstuma izturīgu krāsu. Keramiskās flīzītes arī atrodamas plītī priekšā. Tālāk apskatīsim visbeidzot pašu malkas glabātuvi, kur, protams, vai nu malkai, vai jebkam citam, kas saistīts ar malgas plīts kurināšanu. Tā ir ideāla tādā ziņā, ka tā ļaus vidi sakārtot, nebūs visur izmētāta malka vai tās piedrumi, un tie būs vienā vietā, kā arī siltais gaiss malku var izžāvēt. Milzīgs paldies, ka noskatījāties šo video par Juicy Ceramic malgas plīti. Jums ir gadījumā kāds jautājums par konkrēto modeli vai jebkuru citu, kas ir pieejams Ceglis.eu katalogā, droši sazinieties ar mani vai ar kādu no maniem kolēģiem.
C++EU kontaktu sadaļā, mēs jums palīdzēsim. Ja gadījumā vēlaties apskatīties plīti klātienē, pašlaik arī atrodamies Spunķciemā mūsu izstāžu zālē, kur ir pieejami ļoti daudz modeļu apskatām klātienē. Jā, droši brauciet ciemos, paldies jums!